Izstāde Outdoor Ķīpselē ir tāds firmīgs pasākums, kur var vienu vietu aplūkot visu jaunāko mototehniku. Ir tikai viena nelaime – tie moči visi stāv uz vietas un nekur nebrauc. Taču 26. aprīlī būs ikgadējā motosezonas atklāšana. Un tur lielāko daļu jauno motociklu, protams, mūsu privātos spēkratus, varēs redzēt darbībā. 26. aprīlī mēs ierodamies visi pie tirdzniecības centra Mols. Un es gribētu aicināt ne tikai motociklistus, jo tie jau zina, kad mums jāierodās ir jau sākot no 10, un vienos ir parāde, un viss ir kā katru gadu, viss ir kārtībā. Es aicinātu arī tos interesantus, kuriem interesē motocikli, kuri grib redzēt šos motociklus, kuri grib apskatīties viņus. Jo motosezonas atklāšana vienlaikus ir arī starta šāviens gada motocikla konkursam. Gada motocikli tieši tajā laikā būs molā iekšpusē. Šis pasākums noteikti ir nozīmīgs visiem, gan motobraucējiem, gan, es teiktu, sabiedrībai kā tādai, jo ar šo parādi, ar šo te ierūcināšanu, šo Rīgas ierūcināšanu, es teiktu, ka motociklisti visiem atgādina, ka hei, mēs esam, jo pavasaris tomēr tas ir viens no tādiem bīstamākajiem gadu laikiem braukšanai motociklu. Viens no iemesliem ir tas, ka autovadītāji motociklists ir aizmirsuši, ka viņi tādi vispār eksistē. Baigi var jūs, ka tu neesi pa ziemu brauc uz 2 riteņiem. Tev pazūd 360 grādu skenēšana, tev pazūd balans slidenos apstākļos, ja? Pirmais paslīdējiens uzreiz ir panika. Lai tā negadītos kopīgā braucienā ar vairākiem tūkstošiem domu biedru, pietiek ar pāris ieteikumiem. Pirmkārt, tas nedrīkst būt pats pirmais brauciens šajā sezonā. Motocikls tā ir brīvība, bet tā ir arī atbildība. Un runājot par šo motociklu sezonas atklāšanu, ir jāatcerās, ka jāievēro visi drošības pasākumi, darēt kādu nodarbību moto laukumā, tāpat arī atkārtot ceļu satiksmes noteikumus, sagatavot ekipējumu. Arī pats atklāšanas brauciens prasa zināmas iemaņas. Brauc uz 2 riteņiem, neālējies, neapdzen, neapsteidz kādu, nelien kādam priekšā, brauc savā rindā kārtīgi, netaisot arī pārāk lielu šo te distanci. Un pie reizes pieskatot arī tos, kas sēž mums aizmugurē. Man liekas, ka īstenībā atklāšana ir augstākā pilotāža. Braukt grupā ir viss sarežģītāk. Tev visu laiku jābūt gatavam uz visu, intervāls, distance. Un ja tu veiksmīgi izbrauc atklāšanā, tev esi gatavs sezonai. Brauciena maršruts jau ir zināms, tāpēc vaicājam Uģim Spēlmanim, no kurām ielām autobraucējiem attiecīgajā sestdienā labāk izvairīties. No Mola izbraucot, braucam pa kreisi uz Dienvidu tiltu, pār Dienvidu tiltam, Ziepniekalna iela, Mūksalas iela, Kuģi iela, Trejādības iela, Daugavgrīvas iela un iebraucam visas Pils lidostā. Šajā pasākumā ļaudis savācas, paskatās, ko kurš pa ziemu ir uzķīlējis, ar ko kurš tagad brauc. Es ceru, ka tagad jūs sapratāt, ka motosezonas atklāšana sen vairs nav pasākums tikai motobraucējiem un motoentuziastiem. Tas ir tāds foršs sarīkojums visiem, kam patīk tehnika, tādi skaļi, krāšņi, interesanti pasākumi. Tā kā tiksimies 26. aprīlī un lūdzu nedusmojoties uz motobraucējiem, ka viņus pāris stundām aizņems Rīgas ielas.